Tā sveiki visiem. Šodien jauns vidiks. Šodien Hyundaiam tiks mainīta eļļa. Kopā ar eļļas filtru, svecēm un zobsiksni. Tikai zobsiksni es pats nemainīšu, jo negribu riskēt kaut ko vēl nokaut motoru. To man teica nomainīs, bet eļļu, filtru, sveces, to es visu pats nomainīšu. Gaisa filtru man nevajadzēja mainīt, tas ir praktiski jauns, vēl joprojām viss balts. Tā kā, jā, jākāp lejā bedrē, jāsāk liet nost vecā eļļa. Pareizā skrūva. Gan jau. Jūties jau no filtra? Jā. Vieglāk viņu atraut vaļā? Viņa rokām neatraus vaļā. Bet tur jādien cauri mīnusiņš. Pierūsējus kārtīgi. Atra nenāks eļļā? Maģis, ka nāks. Man patīk filmēt. Tev čistra pietiks eļļa? Pietiks. Tev nav 4 litru bačoks. Nē, tur jau to jaunā eļļa pietiks, bet vai tev pietiks dielēt te tā eļļa? Cerams. Yeah. Cik melni viņa ir. Tai mašīnai jau nezinu, cik ilgi nav mainīts eļļas nekas. Kai tu kaķis neizrauj ārā. Es jau tev esmu stāstījis. Tu neliks pa to. Tu nepareizā vietā skaties katalizatoru. Es zinu, kad viņš ir te. Viņš tur. Uzjā augšā atrauja vaļā korķu. Jā, te ir augšņi tajās meši. Uzēj augšā tev atrauj. Es tur kanniņu. Es tur iPhone. iPhone ar mani iedot. Un šaņem. Tikai nefilmē man. Es izlaik ielēju tādā. Loģiski. Es ceru, kad es tev. Cik tas bija tuvi? Korķīt vaļā. Tikai cerams, ka viņi vispār atskrūvēs. Ka nebūs tāds murks, kā toreiz Aiga ar Borai bija. Viss viņam nos. Tu viss ro. Tūlīt tas, es zināju, ka tā būs nestum, izgāzīs to eļļu. Filtrā nav daudz eļļas. Es zinu. Lai gan tu visu neesi izlējis. Izlīdīs, kas bija. Viņš ir melni. Viņš visi melni. Nē, nu ir drusas. Nē, tā ir zeltana vienkārši manžeta. Što jā, būs jautra. Tā būs bošs vietā jauns, pilnīgi. Kur jaunais filtrs? Man rokās. Es jau visu filmēju, es jau esmu mētājs nevis tā kā tev bija. Es esmu nomainījis to un to. Es zinu, ka tev būs pīp, 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 pīp. Vidi kā. Man jau pietiek ar iepriekšējo vidi, kur es nočakarēju aizkrāsojot viņas seju. Kādu viņas seju? To, kas sasit mašīnu.
Tur es kaut kāds 2 dienas čakarējos ar to. Notīra lupatiņu. Nu, ko tad es domāju darīt? Skatīties. Jūs skatāties, a mēs Nu labi, es arī skatos. Pilnīgi. Nu, apsveic, arī tīk apsveic. Vai jaunu filtru. Tev vienalga jāpaņem tādu slēgu. Kāpēc? Jānovelk tas filtrs. Viņu nevajag stingrāk vilkt par. Es sev drošības pēc viņu novilku. Labi, novilkšu, ja jau tu tā gribi. Otrādāk. Tagad viņu velc vaļā. Nē, ciet. Šitais ies metāla lūžņos. Tu saproti, ka tur metāls ir tikai tā apaļējā Jā. Bet tam tur iet filtrs. Zinu, jā. Ļaus filmēt, cik melnas sveic mani. Jā, domāju, nebūs melnas. Domā? Benzīnē. Motors. Galvas blīvu uzsūtīt. Vārstuļu vāk blīvu. Nē, kur nu nav melnas? Nav melna. Tas actions jādabā actions. Kā izlūk. Tūlītāk būs sexy woman. Nē. Paņems iespraudīs. Ko tu centies panākt? Neko. Tā, lai interesantāks skatījums, lai nav tikai statīvu. Stāv. Tā man tomēr drosela nav beigta. Tu filtrs 100 punktu aizbrauc iet. Nē. Toreiz man pedāls sprūda, nezinu, kāpēc. Vienkārši paņēma saeļoju pedāli, viss atkal aizgāja. Nesprūst vairs. Nošak, tāpēc viņa ar grauj. Grāvī? Tā kā, blē. Pat ja nosprūd pedāli. Diez vai. Bet ja viņa būtu bērus irsū, tad viņa būtu izgājusi ārā no tā visu fīnu. Tad jau vēl pēc tam, kad es centos aizbraukt prom ar viņu taču. Tad, kad viņi iesprūda ar to mašīnu, tad, kad es centos izbraukt, tad jau arī pedāls būtu sprūdis, bet nesprūda. Kad tu nopirksi GoPro? Kam tev GoPro? Tā, lai mēs vidīgs labāk staisītu. Nu, kas viens iPhone-am? Tas šātu rokās. Un GoPro paņem zobos iemet. Tikai nerunāja, runās izskatīs. Paņem statīvu. Jā, profesionāli. Man jau ir mazais statīviņš, ko tu noliec uz filtru boksu un tu pieliec telefonu un filmē. Jā, tikai kur viņš tev ir? Mašīnā. Būtu tik izbrīnīts. Ja es zinu tās frāzes, kur tev viņš ir? Jās. Nē, mašīnā. Nē, man līsta Bugatijā iekšā. Sundīgi tev. Bugatinero. Viss svečs, melns. Jā. Ko jā, tu tikko svečs
Viss motāra telpā. Nē, nokrit lejā. Nebūs, kad piedarbinās šitais, variants. Atkal? Kad tā ir bijis? Jāatgādina Subārs, kad jūs braucat uz Liepāju. Tas ir Subārs. Jā, tāpēc, ka Sveicija, kad kaut kur motora telpā. Jā, tur tikai virzuļs abi ir. Jā, jo motors bija salikts tā, ka viss skrūvs bija pirkstiem pieskrūvēts. Atslēga tur vispār nebija likta klāt. Normāli. Tāpēc jau arī pabi ir motors. Tas atgādina mans cukas variantu un roller skrūvēšanu. Un tā liekas, viņa gitāra. Izskrit. Un kam liekas, ka nē. Ja liekas, te var arī sasisties. Cik mēs gudri. Var arī sasist. Ja kādam jau jābūt tam gudrajam. Ja liekas, tad pārmet krustu. Neliksies vairāk. Jā, Jā. tu pārmet. Es pārmetīšu krustos. Telefons būs tieši tādā pašā stadijā kā Sveicis. Motorā iekšā. Motorā iekšā nav svets. Iekritus. Nē, pie motoru. Viņi nokrita lejā. Šis nebūs pēc tam. Kur ir plaķins? Tā dīvaini, ka tur bultiņi tā stāv, ne? Nē. Šito mēs arī izgriezīs ārā. Viss saprot, bet cilvēki īpaši daudz neredz, ko tu dari. Bet ja noliec to gaismu tā, lai redz, tu jau esi operators. Tikai Pat tu neesi operators. esmu gan. Pie līnijas stāv. Tad turpini tik pie tās līnijas stāvēt. It kā tu tur nestāvēt arī, Nē, es guļu. Es darbā tikai guļu. Davai, šķiu klāt. Adios, amigos, un šķiu klāt. Es pafilmēju, pamirkšķinu ar gaismiņām, zin kā. Tā, lai jūs īsā aiziet kaut. Svecīgi. Es jau beidzot mašīnai nopirku lukturi par 25 eiriķi. Tagad jāatrod uzgriežņi, jāskrūvē klāt. Štekers te kaut kur bija te tā, kur ir. Kur ir štekers arī. Tad tagad vēl vienīgais šiten bišķi jāizņem šitie ten, lai es varētu tikt klāt normāli un pieskrūvēt to lukturi. Jā. Tad tagad viss esmu savienojis, pieskrūvēju, izkārtīgi. Štekers arī ir iekšā. Tagad pārbaudīsim, vai vispār deg kaut kas viņam. O, pagrieziens deg. Vienīgais, kā mēs pārbaud bremzes, vienkārši caur vidi, pēc tam atstīšos atpakaļ.
Cerams, ka rukāja. Tad arī tikko atcījos viģiku, strādā arī bremzes, tātad tagad ir viss šitais jāatliek atpakaļ, smuki un viss. Tad tagad būs smuks lukturs abās pusēs. Un man arī aķis bija nosēdies, man ir aizdoms, ka man lādēšana nerukā, jo bišķi pagāz, tad, kad pagāzēja vienu brīdi, nu, mašīna bija, protams, piedarbināt pagāzēt, gaismas nenormāli mirgoja, tā kā ieslēdzās un tā. Bišķi aizdoms to, ka lādēšana nerukā, bet tas jau jāpārbauda. Pašlaik vienkārši Lidlā nopirku lēto aķīšu lādētāju. Manuprāt jau, ka lādē. Uz elektrību tikai vienīgais sūdīja, ka tas rukā. Bet tas tā, bet reku viņam ir labi, ka viņam ir dažādi režīmi. Te viņš vienkārši parāda, cik tev aķīts ir pilns, tad te ir reku močiem, mašīnām un sniegpārsliņu. To es īsti nezinu, tas varbūt varētu, manuprāt, augstā laikā tā kā boosters strādāt, kaut kas tam līdzīgs. Bet, jā. Un vēl garaža pielikt normāli LED prožektoru, nevis šito vecos, šito es vienkārši noņēmu. Kas vēl mašīnai tāds ir izdarīts, otrā pusē uzlīmēja uzlīmi, tādu pašu. Šitens uzlīmēja mūsu autokluba uzlīmi, aiziet piesakot Instagramā. Jā, es tagad netikšu otrā pusē. Te būs šīdā jāčakarējās. Bet aiziešu jums parādīt. Kur jā. Bišķi man sanāca te tā ar S-burtu. Pārplīs alkot nosto, kas bija tas papīris pār, bet nav nemaz tik sūdīgi, no talam nepamanīs. Es tagad noņemšu klemmas, noķīšu. Pastīsies, vai var piedarbināt. Pirms tam aģis bija galīgs savs, tā kā motoru vispār negrieza. Tagad pārbaudīs. Vispirms jāpārbaudīja nav ātrumā. Tas tā kā būtu drošāk. Tās man nevajag. Pielets! Tad jau šito var pirkt. Tad šodien es vēl paprovēšu izņemt ārā maģi. Es tā kā nezinu, vai baigi varat redzēt. Nevar, bet te kroči tādi caurumiņi 4 katrā pusē. Es reku paņēmušu kur ir? Reku šādu maziņu skrūvgriezīti un normāli lielu mīnusiņu. Es nekad neesmu ņēmis no mašīnas ārā maģi, bet man trasē maģi nevajadzēs tums, es arī ņēmušu ārā, tik ne šodien. Un sev likšu šādu kastīti iekšā. Viņa man būs tā, ka man gaismas mirgo priekšējās. Jāatradīšu kādu klipiņas ielikšu, bet jā. Pēc būtības es viņu it kā šiten varēju ielikt. Bet, nē, viņi bišķi pārēs un tomēr. Bet, nu, nekas es viņu ielikšu šiten ten. Man varbūt ir ideja, ja kādam ir 3D printeris, tā kā varbūt varētu izprintēt te tādu plāksnīti ar 3D printeri, ielikt te tā un vienkārši tai 3D tai izprintētajā plāksnītē vienkārši tā kā uztaisīt caurumu priekš šitās kastītes. Manuprāt, iztītos diezko smuki. Bet, nu, kaut kā jādomā, kā izņemt to maģi. Es nezinu, iebāzīšu šitien skrūvgriezi, cik vien tā lieta. Un ar mīnusiņu uz āru. Kaut kas atnāca. Tagad otrā pusē tas pats. Tikai te atkal neiet līdz galam, bet labi, puhuj. Wow! Tas gan bija easy. Vadi jāatvieno. Antena. Otrs. Te ir 2. Tas gan bija ātri un viegli. Mums jau kādam vajag, es pārdošu maģi pa lēto.
nezinu cik. Bet, nu jā, karš maģis rukā. Un te ir tagad tik daudz brīvas vietas visu kaut kam. Tagad rekuši to kastīte varēs ielikt normāli. O. Viņš pat šitā. Bet es nevarēšu slēdzīt. Bet ja es vienmēr atstāju uz to slēdzīto zonu. Galvenais jau, ka tos modus es varu mainīt, to jau tu varēs. Vai gan tepat to, ar to apmobišķi. Ar to man to mazo dremolu tūlu noslīpēt. Un šos, starp citu, es, manuprāt, pa lēto nopirku, pa vienu cīgas paciņu tikai. Tā kā, jā. Tālāk jau būs tumbas ārā, un tad jau viss, tad jāsāk kaut kas domāt vairāk. Ko nākamo darīt, varbūt iesakat, ko darīt tālāk šitai mašīnai.